Ja citiem vārdiem sakot, ir paredzēta noslēguma sadaļa, kurā mēs gribam dzirdēt, kā jums gāja, kas ir tas galvenais secinājums pēc šīs dienas, vai kāda ir sajūta. Mums vajadzēs jūsu palīdzību, un sāksim mēs ar menti, pēc tam būs neliels kopsavilkums pa visām 3 zālēm, un pēc tam 2 ļoti svarīgas atvadu runas. Bet tikai, protams, šodien atvadu runas. Tā jau mēs turamies pieskārienā, lai par visu, kas sarunāts, arī lietas virdās uz priekšu. Tātad, dodamies menti.com. Ja nolasām to, nospēžam īkšķīt, lai mēs zinām, cik mums ir dalībnieku. Jo tajā brīdī, kad jūs visi būsiet pieslēgušies, 26 ir nospēduši īkšķītis. Tajā brīdī, kad visi būs pieslēgušies, mēs arī parādīsim tad attiecīgi to jautājumu. Bet sākumā pieslēdzamies, lūdzu. Jā, pieslēdzamies. Dienas laikā, es skatos, mums ir bijuši 165 unikāli pieslēgumi. Ļoti labi. Tā, mēs varam doties uz jautājumu, ja? Lūdzu, palaižam jautājumu. Redz, kur, ja kāds nepagūv pieslēgties augšā, joprojām ir kods, varat to kodu vienkārši ierakstīt menti.com. Un jautājums, kādi galvenie secinājumi pēc šī fóruma, vēlams, lūdzu, viena teikuma ietvaros. Īsa, iespējams nepaplašināta teikuma ietvaros, lūdzu. Rakstām un tad sūtām. Jā, starp citur ir iespēja rakstīt un rakstīt. Parādās. Aprits ekonomika jau notiek. Šāda forma ik gadu un 2 dienas. Ik gadu un 2 dienas. Skaidrs. Jā, patīk tusēt. Apritīguma pamatā ir sadarbība. Jāiet ārpus burbuļi. Jātieks vēl daudz informācijas. Iedvesma un motivācija. Vajag turpināt informēt sabiedrību, tā skaitā industriju. Dari kaut maz. Vajag turpināt informēt sabiedrību, mēs esam malači, jāsāk katram ar sevi, aprits ekonomika ir tagadne un nākotne. Esam tikai sākuma pozīcijā, patika praktiskie iedvesmas stāsti, mazāk runāt, vairāk darīt. Mazāk runa, vairāk mūzikas, pareizi. Mēs jau daudz darām, ir milzīga aktivitāte par apriti un ilgtspēju. Tad likumdošana ir atpalikusi, vairāk ārzemju piemēru, necerēja, ka būs tik vērtīgi. Visi nevar paspēt redzēt un dzirdēt, sasodīts. Ja parolē bišķi uz leju, uz augšu lūdzu. Iepazīties. Aprites risinājumi eksistē visdažādākajos mērogos un tēmās, bet bieži to ieviešanai pietrūkst vien informācijas un vēlams sadarboties. Tie paši temati, kas bija aktuāli pirms 10 gadiem. Jā, šīs tēmas aktīvi jāatcelā visus pilsētu un pašvaldības svētkos, gan organizējot, gan saturā. Brīnišķīgi. Dari apritīgu ekonomiku, nevis vienkārši runā par to. Ļoti labi. Aprites risinājumi eksistē visdažādākajos mērogos. Vērtīgi dzirdēt ne tikai atkritumu, apsaimniekotāju labo praksi, bet arī pašvaldībās. Un tad atkritumu šķirošana un pārstrāde mūs neglābs. Aprits ekonomika ir mūsu nākotne, tikai cik ātri mēs tur tiksim. Zinām, ka ir aprites virziens, bet nav īsti skaidrs, kā to grasās izpildīt. Tā turpināt, jāiet dziļumā. Šis jau tiek runāts 20 gadus, kurš sola vairāk. Tā turpināt, cik cilvēki tik viedokļi par to, ko un kā darīt. Vērtīgi dzirdēt ne tikai atkritumu apsaimniekotāju labo praksi, jā. Un vēl nedaudz pieredzes stāsti pieaug. Tad ar normatīvo bāzi viss kārtībā, šī fóruma ieraksti būs zelta vērtē, jāiet ārpus burbuļa, apritē ir iespējas un ir darītāji, tikai daži veco dziesmu velk līdzi jaunām notīm. Jā, un tad mēs darām. Aplaus darītājiem, lūdzu. Šo pašu jautājumu es uzdošu arī Inesei Pelšai un Astridai Rīkurei, bet pirms tam nedaudz atskaite par to, kas notika Cleaner A zālē šeit. Man atsūtīja vienkārši tādu nelielu kopsavilkumu. Resursu pārvaldība kā pirmais punkts. Resursu pārvaldības izpratnē jāaptver ne tikai materiālās vērtības izēvielas, bet arī cilvēka kapitāls un intelektuālais kapitāls. Un atkrituma apgriešana apritē ir ilgāka resursu izmantošana, bet vajadzīgi ekonomiskie stimuli. Uzņēmējdarbības un ekonomikas transformācija nākamais punkts. Aprits ekonomika veicina uzņēmējdarbības elastību. Sabiedrības iesaiste svarīga. Daudz vieta ir sagatavota un pieejama dažādi apritīgi risinājumi un infrastruktūra, bet tā netiek pilnvērtīgi izmantota. Un vēl
prasmīga apsaimniekošana, ilgtspējīgi iepirkumi, kas stimulē noteikts uzņēmējdarbības virzienus, strādājot apritīgāk, ietaupītos līdzekļus var izmantot citām vajadzībām. Bet, B zāles moderatora Ines Pelša un C zāles moderatora Astrīda Rīkure ar savu kopsavilkumu lūdzu uz skatuvi. Aplausi! Jā. Lieliski sākumā es tiešām visus gribu apsveikt. Man liekas, šī bija ļoti piesātināta un piepildīta diena, vienkārši fantastiski daudzām emocijām. Un es gribu pateikt tiešām Rīgas enerģētikas aģentūrai un Clean Air grupai par šī fóruma organizēšanu. Man liekas, tas īsumā aplauss tiešām par diezgan šie svētki. Neaizmirstam svētku un tiešām izbaudījām intensīvā tempā. Ja mēs papildinām, Valdi, tu jau gana daudz ieskicēji šo te rāmi, tad es īstenībā gribu teikt, ka es arī liku savu tās keynotes, un es saprotu, ka man ļoti daudz ir. Ļoti daudz, un es apmēram centos izvilkt. Mēs īstenībā sākam ar būvniecību. Gana izaicinoši tiešām nozare, un tur arī būvniecībā šobrīd mēs virzāmies uz ilgtspējīgu būvniecību, arī ir apritis šie elementi. Tik iztirzāts, kas tad ir gan īstenībā šas saistošās lietas iespējams, ko mums vajadzētu mainīt tomēr, ir regulējums. Un īstenībā, ko jau mēs darām. Un, protams, mēs turpinājam ar būvmateriāliem. Viennozīmīgi ir skaidrs, lai mēs varētu būvēt ilgtspējīgi un apritīgi, tad ko mēs īsti, kas tad mums, ko mēs paši spējam saražot, vai ne? Un, tur izzīmējās arī dzīves cikla izmaksas, kas man ļoti patika. Tas arī bija tas, ko es arī šodien centos arī savās prezentācijās likt. Šis te, kad arī attiecīgi mums ir vasaras skolas, kur mēs arī jaunos censoņus apmācām. Tas ir lieliski, tā kā mēs tur viss virzāmies, viss notiek, izglītība ir ļoti būtiska joma. Un tad mēs sākām uzņēmumu pieredzes stāstu. Es varu pateikt, tā bija, man liekas, sesija, kur bija visvairāk man cilvēku. Man zālē pat pietrūkā vietas, kur cilvēkiem sēdēt. Tas bija vienkārši grandiozi. Mēs sākām ar mākslīgo intelektu. Mūsdienās bez tā nekādīgi un viennozīmīgi ir aprits ekonomikā. Un tad mēs virzījāmies arī tālāk. Īstenībā mums ir arī, piemēram, depozīta sistēma. Ir liels prieks, 85% atnāk atpakaļ no tā depozīta. Gana liels rādītājs. Un, ja sabiedrība saka, viņiem 97%, viņi tiešām ļoti novērtē to depozīta sistēmu un atzinīgi izsakās. Tad mums arī iezīmējās, ko mēs varam tiešām arī betona ražošanā, kā mēs varam apritīgi pieiet. Un tik tiešām uzņēmumi parādīja šo te, kā viņi domā visos procesos cauri, piemēram, kā no atkritumiem uz resursiem, kā tu vari radīt biometānu, protams, arī saražot elektrību. Un viņi būtībā šobrīd arī tā vēlme ir gan savu autoparku, ka varētu arī ar to uzturēt. Un tad, ja mēs skatāmies, arī man bija ļoti interesants nosaukums, kā mēs izdomāsim velosipēdu no jauna. Un bija ļoti labi. Tiešām parādīja īsumā Velio kurjers, kas arī šobrīd mūsdienās. Man bija tādas divas atziņas īstenībā. Inovācija tur arī ir, piemēram, kad nevajag motoriņu likt aizmugurē, bet pedāļos. Ir krietni efektīvāk. Un apritīgais elements, kad nevajag riepas vienmēr nodot, bet būtībā var raģus mainīt vienkārši. Ir ierīce neliela nopērkama un redz, lai varētu pa slidenu ledu braukt arī ziemā, kur es droši vien nokristu, viņi to var mierīgi izdarīt. Un būtībā pēdējā sesija bija vienkārši lieliska, man arī ļoti patīk, ka mēs pieskārāmies dabas resursiem. Un tur bija vienkārši fantastiski, kā būtībā zinātne saplūst kopā ar apritīgumu. No bērza tās līdz micēlijām, kā var izaudzēt, supdēļus un tam līdzīgi vienkārši fenomenāli, kā iet priekš. Un arī man ir liels prieks, ka tiešām arī mūsu zinātnieki izstrādātās licences paliek arī mūsu uzņēmumiem. Tie arī to iegādājās. Tā kā liels paldies, bija ļoti iedvesmojoši, bija ļoti daudz atziņas. Un īsumā tā galvenā atziņa tiešām šie ceļi nav vienkāršējami, tās ir pārmaiņas, tas ir kaut kas pilnīgi jauna domāšana, bet vienkārši vajag drosmīgi iet. Un to es arī ikvienu aicinu darīt, nenobīties, bet iet un darboties. Paldies! Mēs darām! Paldies, Ines Pelša! Paldies! Astrīda Rīkure, C zāles moderatora, kā jums gāja? Jāsaka jau labvakar, un jāsaka tiešām liels paldies Rīgas enerģētikas aģentūrai un dargā aģentūra. Mēs šodien noskrējām sprintu, bet mēs esam gatavi maratonam nākamgad. Tā kā 2 dienas lūdzu un paneli stundu garu. Mēs tiešām nenormāli steidzāmies un runāt gribēja visi, bet mums tiešām viss bija jāierobežo un jāpaspēja laikā, un mēs bijām ārkārtīgi disciplinēti. Mēs nevienu sesiju nepārunājām laikā. Es saprotu, ka citiem bija problēmas.
Tas, kas mums bija ārkārtīgi interesanti un īstenībā arī man noteikti, un manas zāles dalībniekiem, kad no rīta panelī mēs runājām par, piemēram, apratīgiem principiem mākslā, teātrī, kuras absolūti nebija iedomājusies, ka tur tiešām arī var tas strādāt un kad var koplietot dekorācijas izrādēm un radīt scenogrāfiju no otrreizējas aprits materiāliem. Mums bija sociālā uzņēmēja darbība, kas bija ārkārtīgi interesanti, kā mēs varam integrēt šajos procesos arī cilvēkus, kuriem ir dažādi veselības traucējumi un kuri būtu gatavi iesaistīties šajos procesos. Pēcpusdienā mums bija ļoti interesanta diskusija par daudzlietojumiem traukiem. Un sanāk, ka Latvija nekur tālāk par glāzēm vēl nav tikusi vasaras festivālos un koncertos, bet es arī pieminēju atkāpi, kad šīs vasaras skolēnu dziesmu svētki bija paraugs tam, kā tādu masu lielu ar bērniem mēs spējām pabarot ar daudzlietojumiem traukiem. Ja? Tā kā tas ir tiešām iespējams un reāls. Un šodien mēs nonācām arī pie dažiem foršiem jauniem terminiem, kā piemēram ilgritīgs turisms. Un tas ir iesniegts valodas centrā, un mums būs ilgritīgs, ilgtspējīgs un apritīgs, divi vienādi. Un tad mēs arī nonācām pie foršiem vārdiem. Pasargi Dievs, mums pēc tam tie vārdi būs jālieto. Ir iesniegts valodas centrā. Būs ilgritīgs turisms. Lūk, un tas, ko mēs gribējām arī aiznest līdz visai publikai, ka tās lietoto lietu veikals neizklausās labi, ka mīlīgāk būtu, ja mums būtu atkārtoto lietu veikals vai iepriekš mīlēto lietu veikals. Tas būtu daudz jaukāk. Ja? Tie bija mūsu galvenās atziņas. Un, man ļoti patika, kad bija iespēja iepazīties ļoti daudz interesantiem projektiem, par kuriem vispār pat nenojautām, ka tādi tiek īstenot Latvijā un kad visi ir saistīti ar aprits ekonomiku. Un man ārkārtīgi patika, ka tur ir izdomātas formulas, kā aprēķināt, cik ātri aprita un cik reizes ir jādod dzīve katrai lietai. Tā kā tas, ko mēs secinājām, kad ir nepieciešams izglītot sabiedrību, ir jāmāca, ir jāstāsta, un droši vien, ka tad arī būs tiešām jēga tam visam, ka mēs izglītosim, un secinājām, ka sadarbībā ir spēks. Tā kā paldies, un mēs ļoti ceram, ka nākamgad mums būs maratons. Paldies! Paldies jums! Sirsnīgs paldies Inesei un Astrīdai! Paldies! Tikko esmu iemācījies pateikt vārdu ilgtspēja, nešļupstot. Jā, būs jautri. Paldies jums. Un tā, mums ir divas uzrunas, un tad jau tālāk mēs dosimies atkal tikties un izrunāt visu pārējo, ko nedrīkstēja skaļi teikt no skatuves. Fóruma noslēguma viesis, ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis. Paldies, ka šodien esat ar mums. Labvakar fóruma dalībniekiem un tiešām paldies arī par diskusijām. Centos šodien arī būt klātesoši attālināti, bet ar Saimi jums bija jākonkurē. Šodien ir valsts budžets pirmais lasījums. Bet kādēļ es piekrītu, kādēļ es esmu vienmēr šajos fórumos, kur tiek runāts par ilgritīgumu, apritīgumu un aprits ekonomiku kopumā. Tādēļ, ka tā ir milzīga iespēja, pirmām kārtām tā ir iespēja. Un lielā mērā mums bieži vien jāsāk domāt arī bišķi citādāk. Mums jāsāk atzīt un ieraudzīt tās vērtības, kas mums ir riņķī. Un to bieži vien mēs paši nepamanām, bet tirgus jau sen to pamana. Un diskusijās vienmēr ir teikts, kas tad ir vainīgs, ka kaut kas nav iedzīvojies. Vienmēr saka, politiķi vainīgi. Tas ir tā. Bet realitāte ir tāda, ka politiķi iet roku rokā ar to, ko sabiedrība vēlās, ar to, ko patērētājs vēlās. Un patērētājs vēlās ilgtspējīgi. Bet patērētājs vēlās arī augstas kvalitātes un patērētājs vēlās arī
lēti. Un tagad ir jāizdomā, kā šo vienādojumu mums atrisināt, lai mēs spējam trāpīt pa visiem šiem mērķiem kopā. Jo milzum daudz piemēru pasaules ekonomikās ir pierādījuši to, ka ar varu kaut ko uzlikt, izdarīt, tas nestrādās ilgtermiņā. Jā, tas var dot stimulu, tāpēc mums ir valsts atbalsti. Ar valsts atbalstiem mēs stimulējam kaut kādas jaunas inovācijas, jaunas idejas rašanos un kļūšanu par ģeniālāko lietu uz pasaules. Par mūsu Nokia kādreiz sauca formulu, saucam kā gribam, par iespēju, izmantot iespēju. Bet tirgum jābūt gatavam. Piemēram, ekonomikas ministrija pavisam nesen arī uzsāka diskusiju obligātu koksnes izmantošanu publiskajā apbūvē. Vai jūs varat iedomāties, cik daudz mēs saņēmām negatīvus atzinumus? Tādēļ, kad šeit mēs redzam, mēs varam sarēķināt ekonomisko pienesumu valstī. Mums ir spēcīgākā nozare, mums ir pašiem savu ražošanu, mums ir atkārtotie ekonomiskie efekti. Superīga lieta, darām, piekrītam, atrodam veidu, kā to izdarīt un iet vairāk. Un galvenais, ka mēs to piedāvājam publiskajā, lai tad ir tas tirgus stimuls, kas tālāk pavilks pašizmaksas skrišanos. Šis ir tas ceļš, bet mums arī pašiem visiem jābūt gatavam to ceļu iet. Otra lieta. Nevajadzētu cīnīties vienam pret otru. Šodien arī īstenībā šī fóruma atbalstītāja sadaļa parāda to, ka uzņēmēji ir gatavi nescīnīties viens pret otru. Kādēļ? Tādēļ, ka tur ir betona ražotāji, tur ir kūdras ieguvēji, tur ir nozares pārstāvji, kurus ilgstoši tikuši uzskatīti par tādiem, kas ir industrializācijas pamatu. Bet realitātē nevajag pateikt, ka kāds resurs ir slikts. Visi resursi ir labi. Jautājums ir, kā mēs viņus izmantojam. Bet, lai mēs viņus izmantotu, mums ir jābūt gataviem arī pašiem iet uz zināmiem kompromisiem. Piemēram, ir jau sen pierādījies tirgus pieprasījums pēc telefoniem, veciem telefoniem. Ja viņš nestrādātu, viņam cena būtu kaut kāda 15 eiro vērtība šeit. Bet cik daudz mēs pārstrādājam uz vietas? Mēs pārsvarā izjauc, sadala, izsūta pa pasauli, citās valstīs, pārstrādā, nodrošina apretīgumu produktiem. Visi redzam metāli, zelts, platīnas, visas grupas tur ir. Un ekonomiskais pamats to darīt arī ir. Bet, lai mēs šo ražošanu attīstītu pie sevis, mums jāsaprot, ka arī apretīguma sastāvā būs noteikti ķīmiskā rūpniecība, būs rūpnieciskie procesi, kas atstās ietekmi uz vidi. Bet cauri šiem regulējumiem mums jābūt arī pietiekami drosmīgiem, lai mēs to ekonomisko pievienoto vērtību radam šeit pie mums Latvijā. Tā kā es ceru, ka es esmu iedevis vēl papildus noslēgumā lietas, par ko pārunāt nākamā gada maratonā. Paldies visiem par ieguldīto darbu un foršajām lietām, idejām, un kā bija apritīgums, ilgritīgums, tad lai katram šodien ir, kā saka, pārdomās, un es nevaru iedomāties, ekonomikas ministrija atbildīga arī par turismu nozari. Cik ļoti interesanti būs debatēt nākotnē par turisma likumu. Paldies! Paldies! Es arī šajā brīdī saku sirsnīgi paldies par fantastiski dinamisku dienu. Arī visiem iesaistītajiem paldies par milzīgu atbalstu, gan tehnisko, gan morālo, gan saturisko, protams, visiem moderatoriem, visiem tiem daudziem runātājiem un dalībniekiem. Paldies jums! Gan šeit klātienē, gan attālināti. Un vēl dalieties lūdzu ar to, ko jūs esat dzirdējuši un redzējuši, ar tiem ierakstiem, kas ir pieejami. Ja ir kāds, ko jūs gribat, lai redz arī citi, lūdzu dalieties. Bet noslēgsim mēs ar fóruma idejas autoru un cilvēku, bez kura šis fórums vispār nebūtu noticis. Ja? Rīgas enerģētikas aģentūra pārstāv Tāls Linkaits, kurš zina visu, kāpēc un kā. Paldies jums! Paldies, jūs bijāt šodien brīnišķīgi. Man liels prieks šodien bija redzēt jūs visus šeit ļoti motivētus, koncentrētus uz rezultātu, uz saturu.
Un es piefiksēju Haraldu Burkovsku vēl vienu tādu speciālu vārdiņu - sadarbspēja. Cik latvietis ir sadarbspējīgs. Un šodienas pasākums parādīja, ka viņš ir sadarbspējīgs. Mums ļoti veiksmīgi nolasījās tāds labs atbalstītāju stūrītis. Mums ļoti paveicās ar visiem jums, kas gatavojās sesijām, savas sesijas. Mums bija 34 ļoti tādas izvērstas sesijas, kur katrā faktiski varēja turpināt vēl un vēl. Un mēs runājam, varbūt, ka 2 dienas mums vajadzētu šādu pasākumu, varbūt mums katru šo tematu vajadzētu pārvērst par atsevišķu konferenci, bet varbūt arī nē, lai mums paliek kaut kas pārdomām arī nākotnē. Es gribētu pateikt paldies visiem arī tehniskajiem cilvēkiem, kas mūs šodien atbalstīja. Paldies tehniķiem, kas nenoguruši naktī lika visas šīs konstrukcijas, kas nespējas, atvainojos, līdz toaletei aizskriet, cik intensīvas bija šodienas sarunas. Paldies tulkiem, kuri mūs neredz, bet kuri visu laiku tulko to, ko mēs sakām. Un sūtiet savas atsauksmes. Ja būs labas atsauksmes, iespējams, mēs šādu pasākumu varētu atkārtot vēl kādu reizi. Paldies jums un uz tikšanos!